No rīta pieceļaties un tuksnesis mutē. Šoreiz ne par tām reizēm, kad neatceraties, kā nonācāt līdz gultai, bet viena problēma varētu būt gaisa mitrums jūsu telpā. Vai tie būtu radiatori vai krāsns mājās, tie silda gaisu un līdz ar to mitrums telpā samazinās. Kā tad to labot? Tur palīdzēs šī iekārta, kas ir gaisa mitrinātājs. Otrs variants ir, protams, atvērt logu, bet, kad ārā ir -20 grādi, diez vai, kad jūs guļot, gribēsiet atstāt logu vēdināšanas režīmā. Šis gaisa mitrinātājs noteikti nav labākais. Īstenībā nopirku, ko varēja vietējā depo uzreiz dabūt un nemaksāja kosmosu. Domāju, varbūt kādam arī ir problēma ar gaisa mitrumu telpās, tāpēc nolēmu izstāstīt par šo gaisa mitrinātāju, jo neviens, man liekas, neapskata tādus. Laikam vienīgais. Tad par šo mazulīti, kas ir Adler firmas ražojums. Tātad tvertne viņā ir 4 litri. Man guļamistabā tas apmēram pietiek 3 diennaktīm, lai uzturētu apmēram 45% mitrumu telpā. Kā ūdens nonāk gaisā, ir vairākas tehnoloģijas. Šīs izmanto ultraskaņu, jeb veido tādu tā kā miglu, ko viņš izpūš. Viens galvenais rādītājs, kam pievērst uzmanību, ka izvēlaties gaisa mitrinātājus, tas ir mitrināšanas jauda, tā teikt. Šajā gadījumā šim ir 300 ml stundā. Protams, ir vairāk režīmu. Es īstenībā izmantoju zemāko režīmu, kas laikam ir kaut kāds 150 ml stundā, ka izdala. Bet nāk citi mazāki, kuriem tur ir 100 tikai, un vispār ir maziņie, kur nezinu, tur 10 ml stundā, kas pilnīgi jums nepalīdzēs. Kas forši šim ir? Šim ir automātisks režīms, tātad iestatām kādu mitruma līmeni mēs vēlamies telpā, un viņš tātad centīsies uzturēt 5% robežās šo mitruma līmeni. Jāņem vienīgi vērā, ka viņam mitruma sensors ir pie viņa paša, tā kā viņš varētu būt, ka viņš diezgan bieži slēgsies iekšā ārā, jo viņš pūš, viņš uzskata, ka mitrums sasniegts, un tad viņš izslēdzās, un tajā brīdī ļoti strauji atkal mitruma līmenis nokrītās. Bet tad, kad telpā tas nostabilizējas, tad vairs viņš tik bieži neslēdzas iekšā un ārā. Tas ir samērā kluss, tātad izmantojums laiku guļamistabā, netraucē gulēšanai, bet ir reizēm dzirdama tā kā ūdens burbuļošanas skaņa. Bet kas nav ļoti uzkarītošana un ļoti netraucē. Pagaidām man tas ir dažas nedēļas, esmu apmierināts, neatceros, vai es minēju cenu, tad šis maksā ap 50 eiro. Priekš tās cenas tīri sakarīgi ierīce. Tāpēc rūpējieties par savu veselību, un gaisa kvalitāte ir diezgan svarīgs faktors šajā jautājumā. Tāpēc, ja neesat vēl nostījušies, man ir arī video par AirValent gaisa kvalitātes mērītāju, un variet droši doties, noskatīties jau tagad arī to. Es laikam kļūstu par kaut kādu gaisa kvalitātes influenceri. Tas arī viss.